Tikmēr no ziemas miega ir uzmodies arī ikviena meža mēslotāja biedrs – Culkmens. Varonis ir augšā un cēlies. Esiet sveicināti visi Latvijā. Es biju devies ziemas guļā kā katru gadu. Man bija sapnis. Es sapņoju, ka Latvija ir tīrākā valsts pasaulē. Un es pamostos, un ko redzu, atkal, kamēr es guļu, nelieši ir piemēslojuši mežus, ceļmalas. Kopš iepriekšējās lielās talkas ir pagājis krietns laiks, un cilvēki iepriekš sakoptās vietas jau ir paspējuši piemēslot. Es taču teicu, ka plastmasa. Pa ziemu nomest, kāds braucis garām, neku smuki un met. Ārprāt. Jādodas tālāk mežā. Jāsāk tīrīt, jāsāk ir strādāt. Viss jāizmānīs! Talka tas nav domāts, ka caur tām talkām mēs panāksim ļoti tīrāks mežs, bez šaubām savu daļu darba mēs izdarīsim, bet tas būtiskākais, ka šie cilvēkiem mainīsies apziņa, un viņi paši to nedarīs, viņi mācīs to nedarīt saviem bērniem, kas ir tas būtiskākais. Bērni mūsu nākotne, man bērniem jāiemāc tīrības sajūta. To, lai viņi saprot, ka nedrīkst mest zemē ne mazāko papīrīti, neko tam līdzīgi, lai vismaz mūsu bērni dzīvot tīrā Latvijā. Tomēr pamazām sabiedrībai attieksme mainās, uzlabojās, un tā vērojot divas lietas, kas, man liekas, notiek mazāk tiek dedzināt šī sausā zāle, kas mežam ir ļoti kaitīga, kur rezultātā nodeg ievērojams meža kultūras. Aicinu visus 21. aprīlī uzvilkt cimdiņus, uzvilkt zābaciņus, izvēlēties piemērotu apģērbu, un es personīgi aicinu doties uz mežiem, es personīgi aicinu doties uz Latvijas valsts mežiem, un viņus tīrīsim. Atliek vien klausīt Culkmena padomam, un 21. aprīlī sakop ne tikai savu piemājas teritoriju, bet arī mūsu mežus. Artūrs Paks, Ivā Vejs, Bez Tabū.